Laiks rit vēja spārniem, un šķiet ar katru gadu notiek kaut kāds pātrinājums. Un katrs nākošais gads šķiet vienkārši aizlido. Kā mums ir gājis un kā iet? Laukus turpinam apstrādāt, sēt un kult. Klimatiskie apstākļi gan nav lutināši. Pēdējos gadus ir dikti pietrūcis mitruma, tāpēc ražas nav bijušas izcilas, bet esam pateicīgi par to, kas ir. Piedzīvojumi ir uz katra soļa, un bieži vien par sociālajiem tīkliem tiek vispār aizmirsts. Šoreiz pastāstīsim īsumā par mūsu darbiem, ražoto pārtiku, mūsu ceļojumiem un arī par lauksaimniecībā izmantotajiem droniem. 2022. gads iesākās biedējoši. This is Ukraine's capital. What seemed unthinkable in the 21st century is now underway. A democratic country has been invaded by its nuclear-armed neighbor on multiple fronts. People are not safe in their own homes. This apartment building in Kharkiv, Ukraine's second-largest city, was struck killing. Kara sākums Ukrainā bija trauksmains laiks. Bailes par pašu drošību, savu ģimeni, zemi un saimniecību. Pēc kara sākuma iestājāmies zemesardzē, nezinot, kā tur ir, kā tur būs un cik tas prasa laiku. Izgājām pamata apmācību, iemācījāmies apieties ar kaujas ieročiem, izmēģinājām dažādas militārās maltītes un ieguvām diezgan interesantu pieredzi. Sākumā likās, ka tas būs tāds vaļasprieks, brīvā laika pavadīšanas veids, bet patiesībā tas aizņēma vairāk jaudas, kā sākotnēji domājām. Ir jāmāk aizstāvēt sava zeme un sava ģimene. Zemessardzē māca dažādas noderīgas lietas, ne jau tikai šaut un karot. Arī par dzīvošanu mežā uzzinājām daudz ko jaunu. Lai arī līdz tam likās, ka zinām daudz par dzīvošanu mežā, jo paši tak dzīvojam meža vidū. Jā, bet ne teltī. Pēc kāda laika sašķobījās veselība un nāca apskaidrība, ka tas prasa diezgan daudz laika, spēka un morālos resursus. Sākām netikt galā ar saviem tiešajiem darba pienākumiem uz lauka un ražotnē. Tagad esam rezervistos. Skaidrs ir tas, ka visus pasaules darbus uzņemties nav pa spēkam, un visām pudelēm par korķi nevar būt. Pa šo laiku esam tikuši pie savas vistu saimes. Pirmajā gadā iegādājāmies jau dējošas vistas no kaimiņu biosaimniecības, kura vairs nevēlējās turpināt vistu biznesu. Vistām barība lielāko daļu ir pašu. Iepērkam klāt atļautos mikroelementus un gliemežvākus kā kalcija avotu. Graudu tīrīšanas laikā paliek pāri sīkie graudi, un miltu malšanas procesā mums paliek pāri klijas. To visu var izbarot vistām. Speltas kviešus izlobot paliek pāri plēksnes, kuras izmantojam pakaišos. Tās ir vieglas, sausas un ideāli piemērotas vistām. Izmēģinājām arī paši inkubēt olas. Izdevās. Cālīši izšķīlās. Bet inkubators ir noputējis un netiek izmantots, un mazos cālīšus iepērkam. Tā ir vienkāršāk un ērtāk. Esam ražotnē paplašinājuši produktu klāstu. Olas izmantojam makaronu ražošanai, tās arī sublimējam, jeb saldējot žāvējot, iegūstot olu pulveri. Un tālāk jaucam kopā ar mūsu miltiem. Rezultātā iegūstam garšīgas pankūkas, kurām jāpievieno tikai ūdens, lai izceptu. Visu izaudzēto nevaram pārstrādāt, tāpēc sekojam līdzi graudu biržai un graudu tirgus tendencēm. Saprotam, ka kvieši parastie sāk palikt nepieprasīti. Tos pārdot paliek grūtāk, cenas saglabājas zemas un arī kvalitāte mums nesanāk vēlamā. Jādomā citādāk, jāmēģina kas jauns. Tāpēc pagājušā rudenī iesējām ziemas ripsi, skatīsimies, kā augs, kāda būs raža un ko tālāk ar to iesākt. Karš maina domāšanu, un arī pārtikas ilgākai uzglabāšanai un lietošanai ārpus virtuves redzam lielāku pielietojumu. Saldējot žāvējot tehnoloģija mums ļauj pagatavot ne tikai olu pulveri, bet arī gatavas maltītes. Maltīti pagatavojot, liekamu uz šķīvja varam dabūt sausu un paciņā iekšā. Viss, kas nepieciešams, ir karsts ūdens, ko ieliet šajā paciņā.
Mums patīk ceļot, tas nedaudz ļauj atvilkt elpu, gūt sparu, enerģiju un arī iedvesmu kam jaunam. Katru gadu cenšamies kaut vienu reizi izrauties no ikdienas un pabūt kaut kur prom, mežā, kalnos vai uz ūdens. Mums kā lauku cilvēkiem ir maza interese par pilsētas kultūru vēsturisko, bet ļoti patīk tās vietas, kur cilvēks vēl nav veicis savus uzlabojumus. Ceļošana mums ir kā burkāns vagas galā. Ja esam nopirkuši biļetes vai stingri nolēmuši, ka kaut kur brauksim, tad rodas motivācija vairāk strādāt. Gribas arī bērniem parādīt ceļošanas burvību. Un tas ir aizrāvis arī viņus. Savos ceļojumos vienmēr paņem līdzi arī savas maltītes. Tās vienmēr ir ļoti noderīgas un saprotamas mūsu vēderiem. Gustavs vienmēr gatavs kartupeļu biezinim ar dārziņiem. To viņš varētu ēst katru dienu. Man ļoti garšo griķu maltīte, bet Zanei un Elīnai kartupeļu biezinis ar šampiņoniem. Arī mūsu pankūku maisījumus esam cepuši brīvā dabā. Tā ir pavisam cita štelle. Brīvā dabā garšas kārpiņas strādā daudz labāk, un arī siltu maltīti izbaudīt sniedz patiesu gandarījumu. Un, ja to visu vēl dara foršā kompānijā, tad gandarījums garantēts. Arī frontē mūsu maltītes tika pārbaudītas un atzītas par labu esam. Labrīt, Māri, Zane. Esmu pirmo diennakti ierakumā, ir 26. janvāris, un esmu uzņēmis jums speciāli veltītu video no dzīves apstākļiem mājiņā, bet neaizsūtīju, jo viena lieta ir paēst jūsu putru un ēdienu gatavoto un zupiņas kaut kur komforta zonā, kur ir siltums, gaisma un viss pārējais, un otra lieta tomēr to smeķi izbaudīt reāli kaujas apstākļos. Tātad tikko es esmu aplējis jūsu putru. Redziet, burtiski dažas minūtes atpakaļ arī mans kolēģis, kas atrodas tepat blakus, to ir izdarījis. Mēs abi mēģināsim viņu baudīt un reiz arī degustēt un izteikt savu viedokli. Labu dieniņu, paldies par cienestiem. Tikko pārnājām, viņam bija nonācis arī nezinu kādā veidā jūsu banāni sagatavotie, un mēs abi nospriedām, ka nav labāku konfekšu, nav labāku našķu kā jūsu gatavotie banāni. Banāni jau ir, ja no saldiem ēdieniem mēs ņemam pirmajā vietā izvirzījušies topā līdz ar mūsu Latvijas sieriņiem, kuras sūta arī mums palīdzībā, sieriņu mazulis, laikam saucās. Tā ka došu jums vērtējumu pēc paēšanas un uz drīzu tikšanos gan caur video, un es ceru pēc pāris mēnešiem tiekamies arī mājiņās sveiki un veseli, spiežot viens otram rokas. Atā! Ir pagājušas 20 minūtes no pēdējās reportāžas, ko lai saka, ir putiņa tukša, redziet, varu salocīt, bija pilna apaļa kā siventiņš, pilns ar naudiņu. Ļoti garšīgi, patika, un jāsaka, ka neesmu kļūdījies, smeķis ierakumā ir vēl labāks, vēl foršāks nekā mājās esot, ļoti liela porcija. Tā kā ir tagad 20 pāri 10, un es ēdu tikai 2 reizes dienā no rīta ap 10 un vakarā ap 7, tad izpaliek man pusdienas, kad tā kā lielākā ēdiena reize, pieņems normālā civilā dzīvē. Tad es teikšu, ka man viņu apēst bija ļoti sarežģīti. Ļoti sarežģīti, bet vēders ir ritīgi pilns, un es zinu, ka līdz 7 vakarā man neprasīsies pilnīgi neko. Varbūt nedaudz biju ielējis par daudz ūdeni, šķidrumiņš bija, bet reizēs ar to esmu priecīgs, jo šķidrumu uzņemšana ir ļoti svarīga ierakumā, tad, kad esi ar nelielām iespējām papildināt savus ķermeņa ūdenskrājumus, tātad novērtējums garšīgi, labi, liela porcija un pietiek ar 2 ēdienreizēm dienā, un tas ir ļoti svarīgi. Jo ierakumā tu nezini, kad ēdīs nākošais, tāpēc vienreiz, kad ir Dieviņš devis, paēd ritīgi. Paldies Zanei un Mārim un jūsu saimniecībai par cienestu. Līdz citai reizītai, cīņai sveiks! Labrīt, Māri un Zane! Zane un Māri!
šajā brīnišķīgajā 29. janvāra rītā, kad pēdējā maiņa nakts man ir cauri, priekšā tikai palikusi viena diena. Nu, izstāstīšu jums par gala slēdzieniem par jūsu ēdienu. Tātad interesi pēc vakar ēdu vienu itāļu sauso zupu, un šodien šķiet tā bija amerikāņu sauso zupu. Un aiz aizvakar, kā jau ierakstā minēju, ēdu jūsu griķu putru ar gaļiņu, un iedevu šo pašu putru arī ukraiņu kolēģim, ar kuru mēs esam dežūrā kopā kā pāris, lai nebūtu tā, ka es šņakstinos un viņš paliek siekals rīdams. Slēdziens ir viennozīmīgi, ka jūsu putra ir visgaršīgākā, un arī, domāju, vissātīgākā, jo gaļas īpatsvars tur ir visvairāk viennozīmīgi. Mazais mans cīņu biedrs pēc auguma mazais, bet garā lielais, apēda visu porciju un neteica, ka viņam par liela bijusi, tā ka es sāku spriest, ka mans vēderiņš ir sarāvies, mans kuņģītis palicis mazāks pēdējā mēneša laikā, tā ka pēc izmēriem viss ir kārtībā, pēc garšas ir ideāli, un galvenais, ka tāda man ir salīdzināšanai, tā ka nav tikai jūsu apēsta, un tad eitu sazini, kā citas tur garšotu. Tā ka varat jūs gatavot, piedāvāt gan armijai, gan zemesardzei, gan turistiem, gan pārgājienu veicējiem savu produkciju. Ir super. Paldies jums, mīļie! Redzat, cik saulaina skaista diena. Apkārt nedaudz ducina ieroči, varbūt jūs to nedzirdat fonā. Tā ka visiem foršu dieniņu. Atā! Lai saražoto pārdotu, ir vairāki risinājumi. Starpnieki, veikali vai tirgi. Dažreiz aizbraucam uz kādu tirdziņu un tur piedāvājam pagaršot mūsu produktus. Tur uz vietas un redzam, ka tas ir veids, kā cilvēks var noticēt, ka tas tiešām ir labs un garšīgs. Nevis ar reklāmām, mārketingu vai solījumiem, bet vienkārši lietu. Pagaršo. Ja garšo, pērk un ēd. Väldigt gott. Det smakar Väldigt goda. Anbefaller virkelig. De var väldigt goda. Tirgus mums ir kā reklāma. Kas tur iegādājas un pagaršojas mūsu produktus, tas turpina to darīt arī interneta veikalā, kas mūs ļoti priecē, jo braukšana uz tirgiem aizņem daudz laika un enerģijas. Vēlme ir savu produktu piegādāt tieši patērētāji, bez starpniekiem. Jebkurā gadījumā tirgojot, ir izdevumi un komisijas. Gan veikals, gan tirgus, gan jebkurš starpnieks prasīs savu procentu un peļņas daļu. Bet savs ir savs, un arī pēdējā laikā pirkšana internetā kļūst populārāk. Tāpēc ir tapis savs interneta veikals www.sparefood.lv. Kādu laiku darbojoties, mūs sāk pamanīt arī masu Mēs ejam mēdī. pa kalniem un palējām, bez maz vai tā arī sanāk. Cik skaistā vietā mēs esam šobrīd? Kur mēs esam un kas te notiek? Es tev parādīšu, kādus graudus mēs audzējam. Okay. Un 2022. gadā tapa labs, vismaz pašiem tā šķiet raidījums par mums. Dažkārt liekas, ka citi par mums var pastāstīt labāk nekā mēs paši. Tāpēc pilnu video apskatīties LSM mājaslapā, meklējot Zemes stāsti, Māris un Zane Lāči. Droni pēdējos gados ir attīstījušies fantastiskā ātrumā. Arī lauksaimniecībā tos izmanto, un tie paliek efektīvāki par traktoriem. Citās zemēs ar tiem tiek miglotas dažādas kultūras. Mēs pamēģinājām sēt sarkano āboliņu. To var sēt ar sēmašīnu kopā ar citām kultūrām, piemēram, auzām, bet var sanākt tā, ka āboliņš jau pirmajā gadā pārauga vai nomāca pamatkultūra, un no auzām nekas nesanāk. Labāk ir sēt, kad kultūra ir izaugusi jau kādu sprīdi gara un veic āboliņa pasēju. Tad pirmajā gadā pamatkultūra auga normāli,
bez tik lielas konkurences. Drīzāk notiek simbioze un viens ar otru sadzīvo. Mūsu gadījumā tika nokavēta sējas termiņi, bet ko darīt? Pa lielu labību nebrauks vairs ar traktoru. Dažkārt viss notiek tā, kā tam jānotiek, un gluži nejauši parādījās informācija par iespēju sēšanu veikt ar dronu. Sazvanījāmies ar uzņēmumu, kurš piedāvā šādu pakalpojumu, un jā, viss notiek. Ja nākotnē būtu jāpērk speciāla sēmašīna āboliņa sēšanai, varbūt labāk ar dronu. Kristapam aizsūtīšu, kā reiz ar Kristapu runāju. Un šokā. Svaro, ja? Bet viņam ir pēc tam arī jānosver un jāpasaka, cik ir iebēris, ne? Nē. Viņš pats saprot, ja? Jā, viņš skatās pēc tiem sensoriem, ne? Šeit skatos. Šeit ir tie svara sensori. Viņš pats jau nosver. Viņš pats skatās, jā, tad viņš atver uz tādu procentu. Jā, vairāk, mazāk. Pats izber, pats nosver, pats saprot. Neko jau.